Valsts ieņēmuma dienests informē par 2016. gada nogalē pieņemtajiem grozījumiem pievienotās vērtības nodokļa likumā. Grozījumi likumā tika pieņemti Saeimā galīgajā lasījumā 2016. gada 23. novembrī un stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī. Šie grozījumi ir publicēti Latvijas vēstnesī 2016. gada 10. decembrī, numur 241. Saistībā ar veiktajiem grozījumiem pievienotās vērtības nodokļa likumā, kā pirmā būtiskākā izmaiņa ir jāmin, ka ir ieviests jauns īpašais pievienotās vērtības nodokļu piemērošanas režīms, jeb apgrieztā maksāšanas kārtība, jeb reverss dārgmetālu aprites jomā. Otrakārt, kā mēs redzam, ir ieviestas jaunas normas, lai ierobežotu iespēju nepamatoti atskaitīt priekšnodokli par N1 kategorijas automašīnām. Kā arī ir precizētas atsevišķas pievienotās vērtības nodokļa likuma normas, veicot dažādus tehniskus un redakcionālus precizējumus. Kā pirmais, būtiskākais grozījums pievienotās vērtības nodokļa likumā, ko apskatīsim detalizētāk, ir tas, ka likumā ir iekļauts jauns 143. prim. 3. pants, kas nosaka īpašo režīmu, jeb reversu šādām preču piegādēm. Tātad, šajā slaidā ir uzskaitītas 4 veidu preču piegādes. Vēršu uzmanību, ka reverss ir jāpiemēro tikai šo preču piegādēm, tātad pārdošanai. Savukārt visiem pakalpojumiem, kas ir saistīti ar 143. prim. 3. pantā minētajām precēm, piemēram, preču apstrādāšana, sakausēšana, remonts, pievienotās vērtības nodoklis ir jāpiemēro vispārīgajā kārtībā. Un šīs preču piegādes, kā jau šeit norādīts, ir analoģiski jānorāda pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā, tāpat kā līdz šim visi 5 esošie reversa darījuma veidi, izmantojot kodu R6, kas ir jālieto pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas PVN1 pārskata 1. daļā. Šajā 5. slaidā ir redzama pievienotās vērtības nodokļa likuma 143. prim. 3. panta redakcija. Kā jūs varat redzēt, tad pēc būtības šis pants ir analoģisks visiem esošajiem reversu darījumu veidiem. Savukārt 6. slaidā ir redzami tie pievienotās vērtības nodokļa likuma panti, kuros ir atsauce uz reverso darījumu pantiem un saistībā ar jauno 143. prim. 3. pantu ir veikti tehniski precizējumi. Proti, 84. pants. Vispārīgie noteikumi nodokļu maksāšanai un to personu noteikšanai, kuras maksā nodokli. 92. pants. Vispārīgie noteikumi priekšnodokļa atskaitīšanai. 97. pants. Priekšnodokļa atskaitīšanas brīdis. 109. pants. Pārmaksātā nodokļa atmaksāšanas kārtība. 124. pants. Brīdis, kad nodokli norāda nodokļu deklarācijā citos gadījumos. 129. pants. Nodokļa rēķina izrakstīšanas nosacījumi. Kā nākamais, būtiskākais veiktais grozījums pievienotās vērtības nodokļa likumā attiecas uz priekšnodokļa atskaitīšanu par vieglajām pasažieru automašīnām. Šajā slaidā jūs varat redzēt jaunu 100. panta 1. prim. daļas definīciju saistībā ar reprezentatīvo vieglo automašīnu. Minētais likuma grozījums ir veikts pieskaņojot pievienotās vērtības nodokļa likuma redakciju likuma par uzņēmumu ienākuma nodokli lietotajai redakcijai. Savukārt 8., 9. un 10. slaidā varam redzēt 100. panta 2., 3., 4. un 5. daļas redakcijas, kurās ir veikti tehniski precizējumi, tās pieskaņojot to 100. panta 1. prim. daļas būtībai. Nākamā būtiskākā izmaiņa, kas skar daudzus reģistrētus pievienotās vērtības nodokļu maksātājus, ir saistīts ar taksācijas periodu izmaiņām. Ja komersants vēlēsies kļūt par reģistrētu pievienotās vērtības nodokļu maksātāju
no 2017. gada 1. janvāra, tad šādam komersantam taksācijas periods būs mēnesis pirmos 6 mēnešus. Tā kā vairs nepastāvēs taksācijas periods puse kalendārā gada, tad valsts un pašvaldību iestādēm, kas bija reģistrējušās kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājas tikai dēļ būvniecības pakalpojumiem un kurām taksācijas periods bija pusgads, tas attiecīgi tiek mainīts uz ceturksni. Tātad jaunreģistrētiem pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem šis taksācijas periods mēnesis tiks saglabāts pirmos 6 mēnešus, un pēc šiem 6 mēnešiem gan valsts ieņēmuma dienests, gan pats nodokļu maksātājs izvērtēs, vai taksācijas periods ir saglabājams mēnesis, vai tas kļūs par 1 ceturksni. Šajā 13. slaidā ir minēti izvērtēšanas nosacījumi. Savukārt šajā slaidā jūs redzat, ka likuma 115. pants ir papildināts ar jaunu 6. primdaļu par taksācijas perioda maiņu. Atkārtot vēršam uzmanību, ka valsts un pašvaldību iestādēm taksācijas periods 1 ceturksnis ir spēkā jau no 2017. gada 1. janvāra. Nākošās būtiskākās izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa likumā ir saistīts ar pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņu. Likumā ir precizēta 118. panta 8. daļa, lai nepieciešamības gadījumā valsts ieņēmuma dienests varētu pieprasīt reģistrētiem nodokļu maksātājiem iesniegt pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas arī ātrāk. Nākošās izmaiņas attiecas uz lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājiem, kuriem vairs nebūs jāsniedz reizi gadā pārskats par no katra konkrētā lauksaimnieka saņemtās lauksaimniecības produkcijas daudzumu un vērtību. Tā kā minētais pārskats vairs nebūs jāsniedz, tad lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājiem pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas PVN 1 pārskata 1. daļā būs jāatšifrē darījumi no 1. centa ar katru lauksaimnieku, kas tiek uzrādīti pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas 65. rindā un PVN 1 pārskata 1. daļā ar kodu K. Vēršam uzmanību, ka šis pārskats pēdējo reizi par 2016. gadu ir jāiesniedz līdz 2017. gada 1. februārim. Šajā slaidā jūs redzat, ka likuma 137. pantā ir veikti tehniski precizējumi saistībā ar to, ka no 2017. gada vairs nepastāv taksācijas periods, kalendārais pusgads. No 2017. gada nepastāv pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas pielikums PVN 5, proti par darījumiem, kas tiek veikti brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Minētais pārskats pēdējo reizi ir jāiesniedz par darījumiem, kas ir veikti līdz 2016. gada 31. decembrim. Vēršam uzmanību, ka darījumi brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās arī 2017. gadā, tāpat kā līdz šim, būs jānorāda pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas 44. rindā. 20., 21., 22. un 23. slaidā ir norādītas izmaiņas, kas saistītas ar tīri matemātiskām izmaiņām, noapaļojot slaidos uzskaitītajos pantos norādītās summas. Šajā slaidā informējam par izmaiņām pievienotās vērtības nodokļa likuma 105. pantā par zaudētajiem parādiem, kur izslēgta 7. un 10. daļa, ņemot vērā, ka no 2017. gada vairs nebūs taksācijas periods pusgads. Līdzīgi kā tikko runājām, ir veiktas matemātiskas noapaļošanas attiecībā uz pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa summas atmaksu, noapaļojot to uz augšu. Tāda pati noapaļošana ir arī šī slaida 1. daļā. Attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas atmaksu par pamatlīdzekļiem.
Savukārt būtisks veiktais grozījums ir norādīts šī slaida otrajā daļā. Proti, tas attiecas uz mazajiem komersantiem, kas neatbilst pievienotās vērtības nodokļa likuma 109. panta 5. daļas nosacījumiem, lai ātrāk saņemtu pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas atmaksu. Proti, šādiem mazajiem komersantiem būs iespējams saņemt pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas atmaksu arī tad, ja tā sasniegs 5000 eiro, līdzšinējo 11 382 eiro un 97 centu vietā. Arī šajā slaidā ir redzami pievienotās vērtības nodokļa likuma panti, kuros ir veikti grozījumi. Proti, ir veikta matemātiska nopaļošana attiecībā uz vienkāršotajiem pievienotās vērtības nodokļa rēķiniem. Proti, reģistrētajiem pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem būs iespējams noformēt vienkāršotos nodokļa rēķinus, nelietojot visus pievienotās vērtības nodokļa likuma 125. pantā noteiktos rekvizītus. Tad, ja nodokļa rēķina vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa būs līdz 150 eiro līdzšinējo 143 eiro vietā vai 30 eiro līdzšinējo 29 eiro vietā. Paldies par uzmanību!